Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada tie tiks aizliegti? Tad jāmet nos būs. Nav Sanāk izvēles. domā. Nē, tā nedrīkst darīt. Ir jāturpina pīpēt veipiņu. Nu, nedrīkst to Nē, aizliegt. vienmēr ir iespēja kaut kur nelegālos dabūt kaut kur kreisos. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Vai veipi ar garšām ir populāri jūsu draugu un paziņu lokā? Ļoti. Jā, ir. Okay. Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada tie tiks aizliegti? Tad jāmet nos būs. Nav Sanāk izvēles. domā. Nē, tā nedrīkst darīt. Ir jāturpina pīpēt veipiņu. Nu, nedrīkst to Nē, aizliegt. vienmēr ir iespēja kaut kur nelegālos dabūt kaut kur kreisos. Vai aizliegums kaut kādā veidā ietekmēs tavus pīpēšanas paradumus, kā domā? Jā, noteikti mazāk pīpāšu. Man jau tas pats, kur taisnīgs dabūšu. Nedomā, ka pāries uz kādām citām alternatīvām, Nē, es no cigaretēm pārgāju uz veipiņiem. bet tas varbūt atpakaļ uz cigaretēm pāries. Nē, vairs nevar. Man ir tāds pats viedoklis. Okay, labi. Kāds garšas tev ir mīļākās? Ķirsīts. Zemeņkivī. Vai tu esi novērojis pieaugumu nelegālajā tirgu saistībā ar veipiem? Diezgan lielā mērā, jā. Daudz kur apkārt viss tirgojas un viss. Jā, diezgan. Kā tev liekas, kas notiks pēc aizlieguma Telegram chatiņos? Es domāju, ka nelegālais bizness uzplauks un zels, jā. Tāds pašs domas. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.